Vai man jāprot latīņu valoda, lai apmeklētu tradicionālo latīņu misi? Tas, ka latīņu valodu nelieto ikdienā, nav trūkums, bet gan faktors, kas dara to piemērotu dievkalpojumu valodas lomai, respektīvi valodas, kas rezervēta sakrālam lietojumam. Kad tika sacerēti sākotnējie svētās mises teksti, latīņu valodu lietoja daudz plašāk, taču svēto misi noturēja latīniski arī tajās Eiropas un Āfrikas daļās, kur cilvēki to neprata. Un jebkurā gadījumā liturģiskā latīņu valoda nebija viegli saprotama arī tiem, kam tā laika latīņu sarunu valoda bija dzimtā. Svētās mises un svēto rakstu latīniskā tulkojuma valoda nekad nav bijusi īsta tautas valoda, jo tai raksturīgi no grieķu, senebreju un aramiešu valodām aizgūti izteicieni. No ikdienas valodas izzuduši vārdi, jaunvārdi, kā arī juridisks stils. Tā, ka to pat varētu saukt par īpašu sakrālo dialektu. Arī austrumu baznīcās vēl aizvien izmanto savas sakrālās valodas, baznīcas slāvu, koptu un citus, ko citādi neviens ikdienā šobrīd neizmanto. Tas gan nenozīmē, ka svētā mise nav vai nekad nav bijusi vienkāršajiem ļaudīm saprotama. Izpratne par to, kas notiek dievkalpojumā, nav tikai spēja saprast atsevišķus vārdus, bet gan pienācīga sajēga par notiekošo kopumā un tā būtiskajām daļām. To nodrošina svētās mises upura drāma, atmosfēra, rituāls, bieži lietotas frāzes, kas iegulst atmiņā, kuras tuvāk izskaidro katehēze. Priestera roku mazgāšana pie altāra, hostijas pacelšana, dziedājumi Kirie, Agnus Dei un citi momenti ir uzreiz saprotami katoļiem, kas ir kaut cik pazīstami ar tradicionālo misi un kam ir kaut neliela liturģiskā formācija. Mūsdienās, protams, gandrīz visiem katoļiem, kas regulāri apmeklē latīņu misi, ir lūgšanu grāmata, kurā ir tekstu tulkojumi, kas ar laiku arvien labāk iegulst atmiņā. Tādēļ tradicionālā svētā mise ar visu savu latīņu valodu un rituālu, un varbūt tieši pateicoties tiem, ļauj tās dalībniekiem adekvāti izprast tur notiekošo.